Pildi arī. Labrīt, kolēģi! Pulkstens 10:01. Attīstības komiteja kārtējā komiteja esam pieslēgušies 5 dalībnieki no 9. Gaida Maivi Masaļski, lai pieslēdzās Namējā Māja Roku Būs, Artūrs Čačka, Guntis Klikučs un Māris Olte. Gaidām, kad pieslēgsies. Aivis arī jau ir klāt, esam 6 Namējā. Šodien ir kopā 30 jautājumi, 2 no tiem informatīvi, 28 lemjoši. Pie darba kārtības, kas iebilstams vai papildināms. Neredzu, aicinu apstiprināt darba kārtību un pāriesim pie izskatāmajiem jautājumiem. Gunārs. Balsojumu slēdzam. Par 5 pret atturās nav, Gunārs nenobalsoja. Un pirmais izskatāmais jautājums par transporta līdzekļa Volkswagen Transporter valsts reģistrācijas numurs nodošanu atsevināšanai rīkojot izsoli. Juri? Sveicināti vēlreiz. Transporta līdzeklis, kas tika izsolīts kādu brītiņu atpakaļ, bet pretendents viņu nenopirka. Lūdzu ļaut atkārtot viņu, tirgot izsolē. Ja mēs no 2500 uz 2100 pazeminām arī izsoles sākumu. Nē, izsoles cenas mēs nesamazinām. Izsolē iepriekš solīja līdz pat kaut kādiem, ja es nemaldos, 500-600 kopā nosolīja viņu, ja es nemaldos. Bet cenas nesamazina, es vienkārši lūdzu atkārtot, ļaut viņu sūtīt uz izsoli, elektronisku izsoli. Paldies, sapratu. Iebildumu nav. Laižam. Jautājums, vai nevaram mēs uz Ukrainu viņu aizsūtīt? Mēs jau par šo tēmu runājām. Maksimālais ātrums 60 km/h tai mašīnītei ir un nav tādā tehniskā stāvokļa. Ir ieguldījumi vajadzīgi, lai viņu savestu kārtībā. Diezgan lieli ieguldījumi. Trūkas, iekārtas, tāpatās viņš skatenā vietā beidzās pagājušā gada novembrī. 25. gada novembrī. Skata jau nav vajadzīga dzenot prom. Bet, labi, ok, es sapratu. Jā, bet tehniski arī jābūt kārtībā mašīnai. Bet arī ātrums 1,6 benzīns, un tas šito nē. Virzam uz finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 6 pret atturas nav. Paldies. Par papildus finansējumu piešķiršanu projektam administratīvās sēkas fasādes atjaunošana Jaunā iela 1 Mārciena Madonas novads. Raivo, lūdzu. Jā, labdien! Tā projekta administratīvās sēkas fasādes atjaunošana Jaunā iela 1 Madonas novada ietvaros tika veikta administratīvās sēkas jumta seguma nomaiņa. Veicot jumta nomaiņu, ir konstatēts, ka blakus esošās piebūves jumts ir pilnībā nolietojies. Pa šo jumtu ir paredzēta nokļūšana no pamatēkas uz bibliotēkas ēkas bēniņiem, uzstādot metāla konstrukciju drošības laipu. Un esošais jumta segums ir pārāk sliktā tehniskā stāvoklī, lai par to pārvietotos un uzstādītu nepieciešamo drošības laipu. Piebūves ēkas jumta seguma maiņa nebija iekļauta darbus apjomos. Tāpēc, un papildus arī nepieciešams nomainīt pilnīgi visas notekas, jo demontējot ir konstatēta korozija un cinkojuma slāņa defekti. Būvnieks ir sagatavojis papildus veicamo darbu tāmi. Tāpēc lūdzu piešķirt finansējumu šo darbu veikšanai. Tas sastāda 6353,34 eiro, kur finansējumu paredzēts no Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītiem līdzekļiem, kas ņemti no Mārcienas pagasta pārvaldes 2025. gada atlikuma. Paldies par ziņojumu. Jautājumi, komentāri? Aicinu virzīt uz finanšu komiteju. Artūrs un Gunārs.
Kurš mums ir pievienojies? Ciens. Balsojumu slēdzam. Par 6 pret atturās nav. Artūrs Čačka nepaspēja nobalsot šī jautājumā. Par finansējumu piešķiršanu elektrības pretestības mērījumu veikšanai Bērzones pamatskolā. Inga Gailuma, lūdzu. Labdien! Bērzonas pamatskolas direktore Ilga Gailuma. Par šiem mērījumiem. Tātad pēdējie mērījumi veikti 2015. gadā, mērījumu derīguma termiņš 10 gadi, un 2026. gads, tas ir šī gada 24. februārī, valsts ugunsdzēsības pārbaudē tika norādīts šis te kā pārkāpums, un tas tā arī ir, ka ir jāveic atjaunoti šie elektrības pretestības mērījumi. Uz šo brīdi ir veikts iepirkums par pretendentiem, kuri varētu veikt šos mērījumus. Tur bija, ja nemaldos, kādi 8 pretendenti, un ir lūgums Bērzonas pamatskolai piešķirt 1200 eiro. Tā bija vidējā summa, kas nepieciešama, lai veiktu šos mērījumus. Un to no Madonas novada pašvaldības 2026. gada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem, kas ņemti no Bērzonas pagasta pārvaldes 2025. gada budžeta atlikuma. Tā apmēram īsumā. Paldies par ziņojumu. Ļoti nepieciešams, lai skola varētu pastāvēt, jāatbilst normatīvo aktu prasībām, jā. Un drošībai, protams. Obligātā darbība, kas ir jāveic, cena, manuprāt, ir adekvāta. Aicinātu virzīt uz finanšu komiteju. Gunārs. Balsojumu slēdzu. Par 6 pret atturās nav. Gunārs Cikaunieks nenobalsoja. Paldies Ilgai par ziņojumu. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Barkavas pagastā Madonas novadā apvienošanu. Evita, lūdzu. Labdien! Madonas pašvaldībā ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu apvienot zemes vienības. Es padalīšos varbūt, vai sanāk, vai nē, rekur. Nē, kaut ko redzat, nē? Redzat? Tūlīt būs. Ir, nē? Ir. Nu, lūk, te tās 3 zemes vienības, ko īpašnieks vēlas tā kā apvienot, ir šī lielā, tad tāds kvadrātiņš un taisnas stūrītis. Pašreiz viņas atrodas katra savā nekustamā īpašuma sastāvā, bet īpašnieks vēlās visas šīs apvienot. Un tāpēc ir lemjošā daļa, kur ļaut apvienot šīs zemes vienības, un pēc tam arī noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksniecībā izmantojamā zeme. Jautājumi par ziņojumu. Noņem lūdzu bildīti, lai es kolēģis ekrānā redzētu. Paldies! Neredzu, aicinu virzīt uz domas sēdi. Gunārs balsojumu slēdzu. Par 6 pret atturās nav. Gunārs Cikaunieks nenobalsoja. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iegādi. Lūdzu. Jā, ir saņemts arī fiziskas personas iesniegums Tesvainas apvienības pārvaldē, kur persona ir izrādījusi vēlmi pārdot zemes vienību, uz kuras atrodas pašvaldībai piederoša inženieru būve ceļš. Februārī mums bija domas lēmums par to, ka mēs varam dalīt īpašumu un pēc tam iegādāties šo inženieru būvi autoceļu par kadastrālu apmērslo vērtību. Šobrīd persona visu ir izdarījusi no savas puses. Un tagad ir sagatavots lēmuma projekts, lai lemjam šo daļu, ka mēs iegādājamies šo inženieru būvi par kadastrālu apmērslo vērtību. Un pēc kadastra datiem arī tā vērtība ir 885 eiro, un platība ir 0,4423 hektāri platībā. Un līdzekļus nekustamā īpašuma iegādēji paredzēts no 26. gada tekošā Tesvainas apvienības pārvaldes autoceļu fonda mērķu dotācijas budžeta. Jautājumi par šo. Esam nevienu reizi jau šādus lēmumus pieņēmuši. Aicinu atbalstīt, virzot uz finanšu komiteju. Egīls.
kaut kur iebraucis nezonā būsi. Balsojumu slēdzam. Par Paldies. 7 pret atturās nav. Tad visi nobalsojam. Paldies Evitai par ziņojumiem. Par nekustamā īpašuma namiņš Vestienas pagastā Madonas novada atsevināšanu rīkojot izsoli. Marika vai Ļena? Kāda no daļām mečām? Jā, ja Marikas nav, varu noziņot. Tā, pašvaldībā jau ir pieņemts lēmums par šī īpašuma nodošanu atsevināšanai. Ir veikta īpašuma novērtēšana. Īpašums novērtēts par 3700 eiro. Un sagatavots lēmuma projekts atsevināt nekustamo īpašumu namiņš, rīkojot elektronisko izsoli ar augšupejošu soli, noteikti īpašuma sākuma cenu 3700 eiro un ar izsoles noteikumiem var iepazīties pielikumā. Aicinu virzīt namiņu uz Finanšu komiteju. Egīls. Egīls jutiski par. Balsojumu slēdzu. Un rakstiski par 6 Egīls. Nobalsoja ar roku, ja tā var teikt. Paldies. Par finansējumu piešķiršanu sniega barjeru uzstādīšanai Vestienas muižas jumta segumam. Marika ziņo. Marika nav klātesoša. Ļoti slikti. No savas puses, ko es varu pateikt, ka muižas ēkai sniega barjeras jau otro ziemu, kā ir sniegs nodabūjis lejā. Varbūt tagad ir sadūšojušies vestienieši un uztaisījuši tāmesim pasākumam un iepirkuši 2967 eiro. Tāmītes pielikumā nav, baigi nenokomentēšu, kolēģi. Mazliet slikts pārsteigums, bet varbūt varam virzīt uz Finanšu komiteju un tad, lai Marika stāsta sīkāk un rāda tāmes, ja neiebilstat. To, ka tur sniegs barjeras ir notīrījis nost, tā ir taisnība. Kāds tur jumta segums? Tur ir skārts, manuprāt, tas dakstiņu veidīgais metāls. Tur bija tās primitīvās, nevis tās, kas ir tā kā uz caurulītēm, bet tās, kas pašos pirmsākumos nāca, tas metāla izliekums. Un viņas jumts ir gana liels, un kļūda tur vēl bija tā, ka viņas nebija vairākos līmeņos, viņas bija tikai viens līmenis, kas ir jau pie pašām jumtā beigām. Tur prasījās to jau sen darīt. Par summu nenokomentēšu. To, ka pasākums ir veicams, to es varu apstiprināt. Okay. Lūgums līdz Finanšu komitejai tad tām, lai pievieno. Jā, viennozīmīgi. Marika pieslēdzās? Marika, tu esi? Ir. Jā, Marika, lūdzu. Mēs nonācām līdz tāmei. Līdz tāmei par sniega barjerām. Par sniega barjerām es tagad vakar diskutējot un pētot sīkāk dokumentus, sapratu, ka viņi ir kļūdījušies saskaitot tāmi kopā. Zvanīju viņiem, viņi teica, kad pārbaudīja, bet es netiku līdz meitenēm pie iepirkuma meitenēm vēl. Bet jebkurā gadījumā viņu tāme sanāca lētāka. Tur ir saskaitāmie, nepareizi saskaitījis, ir, saprotu, Excelis. Labi, ideju kā tādu aicinu atbalstīt, virzīt uz Finanšu komiteju, bet līdz tam laikam gan tad pievienu un lūdzu klāt arī visu, kas ir vajag. Jā, jo viņš man atsūtīja arī, ka ar Madonas namsaimniekiem viņiem ir bijis kļūda tieši saskaitot un paraugu, kas būtu nepieciešams, kad neko mēs nepārkāpjam, jo jebkurā gadījumā viņš lētākais paliek, bet tad man ar meitenēm vēl jāsazinās. Labi, sakārto lūdzu. Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Egīl, tu ar roku?
Egīls ar roku nobalso par. Balsojumu slēdzu. Paspēja laikam arī pogā aiziet. 7 šeit rādās. Paldies. Paldies Marikai. Par nekustamā īpašuma Dzērvītes Ošupes pagasts Madonas novads atsavināšanu. Aleksandris. Nē, Ļena ziņot. Klausāmies. Tā gana pasen jau tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Dzērvītes Ošupes pagastā atsavināšanu zemes nomniecei. Ir stingrais zemes nomas līgums noslēgts. Īpašums novērtēts par 9100 eiro un sagatavots lēmuma projekts nodot atsavināšanai zemes Dzērvītes 4,31 hektārs kopotībā, pārdot to par nosacīto cenu zemes nomniecei vai zemes nomniecei, jā. Jautājumi aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Aivis Masaļskis ar roku saka par, balsojumu slēdzam, par 6, bet atturās nav, Aivis ar roku balsojumu. Par dzīvokļa īpašuma Vesetas iela 1018 Jaunkausnava Kalsnavas pagasts Madonas novads atsavināšanu rīkojot izsoli. Artur? Labdien, jā, mums atkal kārtējie dzīvokļi, kas ir atbrīvojušies, un šoreiz Vesetas 1018. Tātad šim ir veikta novērtēšana, 4900 ir pirmā cena un lūgums virzīt tālāk, lai apstiprinātu un varētu nodot izsolē un cilvēkiem būtu iespēja iegādāties šo dzīvokli Kalsnavā. Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Gunārs. Balsojumu slēdzu. Par 6 pret atturās nav, Gunārs nenobalsoja. Par dzīvokļu īpašuma Vesetas iela 1033 Jaunkausnava Kalsnavas pagasts Madonas novads atsavināšanu. Artur? Ja tas ir turpat kaimiņos, cena arī līdzīga, līdz ar to lūgums arī apstiprināt virzītas Finanšu komiteju, lai varam gan dot iespēju iegādāties, gan papildināt pašvaldības budžetu. 4800 šis dzīvoklis. Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 7 pret atturas nav. Paldies, veiksmīgi dienu visiem, vislabu. Paldies par ziņojumu. Par nekustamā īpašuma rūpniecības iela 20, korpus 5, dzīvoklis 23, Madonas novads atsavināšanu. Guntis mums Šļena. Tā ir bijis pieņemts lēmums par dzīvokļa īpašuma rūpniecības ielā 20 atsavināšanu īrniekam. Tā ir dzīvoklis 39,9 kvadrātmetri platībā un novērtēts par 10 500 eiro. Sagatavots lēmuma projekts apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 10 500, pārdodot to īrniekam. Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzu. Par 7 pret atturas nav. Vēl viens dzīvoklītis Madonā Seieta laukums, Seieta laukums 2A telpu nomas tiesības. Lūdzu, Ļena vai Diāna. Jā, labdien! Valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu atrast viņiem piemērotas jaunas telpas, lai saglabātu pasta pakalpojumus Madonā. Pašvaldība ir nākusi pretī, piedāvājot telpas biznesa attīstības centrā Seieta laukumā 2A. Telpas atrodas pirmais stāvā ar kopēju platību 100 kvadrātmetri. Pašvaldība ir veikuši šo telpu novērtējumu, un pēc novērtējuma veikšanas ir nosūtīts Latvijas pastam telpu nomas piedāvājums, kuram Latvijas pasts ir oficiāli piekritis. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un iznomāt Latvijas pastam šīs telpas, noslēdzot līgumu uz 10 gadiem.
Ja, šī brīdī cena 2,40 eiro. Tās nebūs pasta pieņemamās telpas, tās būs viņiem noliktavas pārkraušanas telpas. Pasts Madonā, ja nemaldos, mājos Rimī mājā uz priekšu, kur klientus apkalpos. Šeit tā kā noliktava un pārkraušana. Jautājumi par šo, kolēģi, aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Egīls? Balsojumu slēdzu. Par 6 pret atturas nav. Egīls ir iesaulis. Egīls nebalsoja. Paldies, Diānai. Par nekustamā īpašuma Kļavu iela 28 Dzelzavas pagasts Madonas novads atsavināšanu. Sandi. Labdien! Šeit jau doma konceptuāli pirms 3 gadiem ir nolēmusi nodot atsavināšanai šo zemes vienību. Tā ir zemes vienība pie kādreizējās Dzelzavas pagasta padomes administratīvās ēkas, kura jau pēc kolhoza likvidēšanas ir nonākusi privātās rokās, un arī šobrīd šai administratīvai ēkai īpašnieks ir fiziska persona, kura pirms 3 gadiem uzrakstīja iesniegumu pašvaldībai un vēlējās pie šīs ēkas iegādāties pieguļošo zemīti. Nu, tad pa šiem 3 gadiem ir veikta visa uzmērīšana, izdalīta zemes vienība, novērtēta, ierakstīta zemes grāmatā, un esam nonākuši jau cenas apstiprināšanai, un kopumā nepilni 3000 kvadrātmetri Dzelzavas centrā ir novērtēti par 4400 eiro. Pārdošanas veids būs izsole. Lūgums atbalstīt. Jautājumi, komentāri. Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Aivis Mitenieks, Saturs Čečka šķiet nobalsoja. Balsojumu slēdzu. Par 7 pret atturas nav. Par dzīvokļu īpašuma Kļavu iela 5-2 Dzelzavas pagasts Madonas novads nodošanu atsavināšanai. Sandi. Dzīvoklis Dzelzavā 4 istabas pirms 1 gada ilgstošā īrniece viņu atbrīvoja. Un pagasta pārvalde rosināja viņu pārdot izsolē, jo cilvēki arī bija izrādījuši par viņu interesi, vēlējušies iegādāties. Un tā kā 4 istabu dzīvoklis arī īrei mums nav aplam ejams, nu tad nolēmām atbalstīt šo te ieceri un dzīvokli atsavināt. Jautājumu skatījām arī dzīvokļu jautājumu komisijā, kuri sniedza pozitīvu atzinumu dzīvokļa pārdošanai. Nu, tad esam nonākuši jau tālāk komitejā. Un arī es aicinātu atbalstīt konceptuālo lēmumu, nodot dzīvokli atsavināšanai, novērtēt un atgriezties jau šeit pat atpakaļ izsoles cenas apstiprināšanā. Jautājumi. Aicinu virzīt uz domes sēdi. Gunārs. Balsojumu slēdzu. Par 6 pret atturās nav. Gunārs nenobalsoja. Par nekustamā īpašuma Kalniņa 1. Sandi Kalniņa. Dzelzavas pagasts Madonas novads atsavināšanu. Jā, īpašums ar mani saistīts, nav interešu konfliktu, arī šeit pazīmi nekāda nav, bet zemes vienība starp Aizpurvi un Dzelzavu tieši pa vidu nav liela zemes vienība, bet uz tās atrodas dzīvojamā māja, kurā ilgstoši dzīvoja īrniece, un decembrī viņa šo te māju atbrīvoja, pārvācās dzīvot citur. Nu, un tā kā šāda lauku viensēta mums nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, kā arī ņemot vērā faktu, ka personas ir izrādījušas interesi iegādāties šo dzīvojamo māju, nu tad jau šī gada janvārī skatījām šo jautājumu, doma konceptuāli nolēma, ka nododam īpašumu atsavināšanai, un īpašums ir tagad novērtēts par 3900 eiro,
un tāda arī sagatavota lemjošā daļa, nododam viņu atsavināšanai, izsolē un apstiprinam sākuma cenu. 3900. Jautājumi? Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Egīls un Gunārs. Egīls saka jā, no Gunāra nav ziņu. Balsojumu slēdzu, par 6 pret atturās nav. Egīls nobalsoja ar roku par. Par lauksaimniecības zemes nomas līguma pagarināšanu par īpašumu Birznieki un Lubānas ērgļi, Aronas pagasts, Madonas novads. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumus par 2 zemes vienībām Aronas pagastā. Šeit tā būtība ir tāda, par vienu zemes vienību 24. gadā ir noslēgts zemes līgums uz 10 gadiem, tātad līdz 34. gadam, un par otru zemes vienību 17. gadā ir noslēgts līgums līdz 27. gadam. Un kāpēc esam domē ar šo lēmumu? Tāpēc, ka persona vēlas par šīm te abām zemes vienībām noslēgt līgumu uz ilgāku termiņu, kā parasti tas notiek, uz 20 gadiem. Persona nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, ir kaut kādas saistības arī lauku atbalsta dienestā. Tieši kādas informācijas pagaidām nav, bet saprotu, ka vēlās tādu, teiksim, drošību, ka šīs zemes vienības personai būs piesaistītas, varēs viņās nodarboties ar bioloģisko saimniecību, noteikti arī saņemt kādus lauku atbalsta dienesta maksājumus. Konceptuāli no pagasta pārvaldes pretenziju mums nav jau starpība, kam mēs to zemi iznomājam. Galvenais, lai norēķinās par zemes nodokli un par zemes nomu, ko šī persona arī ir darījusi, nekādu maksājuma saistību nav. Un tad tāda arī sagatavota lemjošā daļa, ka mēs ļaujam, nevis ka ļaujam, bet noslēdzam šo te zemes nomas līgumu līdz 45. gadam, tātad uz tādiem 20 gadiem. Pretrunā ar likumdošanu tas nav. Saprotu, ka doma var nolemt pagarināt šo līgumu pat līdz 70 gadiem, bet tas tā kā tāds ievērojams pagarinājums, kāds parasti pašvaldībā mums nav, tad esam nonākuši jau domē, lai tad deputāti nolemtu par šādu ievērojumu pagarinājumu. Konceptuāli man iebildumu nav. Jautājums ir, mums paredzās līgumā jaunajā punkts, ka mēs ik pēc 6 gadi šķiet pārskatījām šīs nomas maksas. Māri, skatos tev jautājums. Jā, es arī klausos pie reizes. Katrā ziņā šis lēmums būs ļoti liels izņēmums visā mūsu iepriekšējā darbībā, un jebkurš lauksaimnieks droši vien, ka gribētu šādu lēmumu. Vakar mēs arī vēl interesējāmies, kāpēc doma ir, ka stādīs upeņu krūmus. Tas būtu tas stāsts, kāpēc ir vajadzīgs tik garš šis termiņš, jo citādi nevienā lauksaimnieka, Ladā nevienam projektam neprasa šādu termiņu. Ir 6 gadi, 5 gadi atskaites periods. Arī bioloģiskajiem zemniekiem ir 5 gadu saistības, kas šobrīd arī īstenībā ir vienkāršotas un var nokāpt jebkurā brīdī no šī bioloģiskā lauksaimnieka nost. Priekš pašvaldības varbūt stabilitāte, bet es domāju, ka tad mēs tūlīt būsim pie visu zemnieku līgumu pārskatīšanas. Jo te jau ir tas stāsts, ka jebkurā gadījumā šis zemnieks no šī līguma varēs atbrīvoties jebkad. Jautājums, ko tad mēs garantējam noslēdzot šādu garu līgumu? Mēs tiešām garantējam, ka ne pie kādiem apstākļiem mēs nelaužam, ne pie vajadzības pārdot, nezinu, pie citiem attīstības plāniem. Tāpēc es domāju, ka ļoti jāpārdomā šis, vai mēs tādu varam precedentu vispār pieļaut vai nē. Aivin? Jā, es arī tikai gribēju piebilst, ka no zemnieku puses ļoti saprotams, ir sevišķi, ja tas mērķis tur tāds ir, bet no pašvaldības
tieši puses paskatoties, un tas ir tā kā, pavisam savādāk kārtība, kā mēs to darām. Un iespējams, ka, ja mēs tādu darītu, var jau būt, ka mēs tad arī varam attiecīgi savādāk cenot. Jo, tā ideja jau kāpēc tas ir vajadzīgs, ir ļoti loģiska. Skaidrs, ka tur stādījums tu nestādīsi tādā īsa īres termiņa līgumā, kur tev visticamāk bilancē tie stādījumi ir uz ilgāku laiku un tam līdzīgi. Varbūt mēs tad varam piemērot citu maksu vai kaut ko tam līdzīgu. Jo no pašvaldības puses es piekrītu, ka visticamāk tas noteikti. Tikpat labi visi pārējie arī gribētu labprāt ilgākus zemes nomas līgumus. Un tas tāds ļoti specifisks precedents. Līdz ar to es domāju, ka mums jau vajag kaut kādu sistemātisku piedāvājumu. Tad, kā tad mēs rīkotos, ja šāda situācija būtu? Jo ļoti loģiski saprotams no zemnieku puses. Jā, ja drīkst, es nedaudz vēl klāt piekomentējot. Šie stādījumi jau ir gan pluss, gan mīnus. No vienas puses apstādīts uz ilgu laiku, no otras puses vienā brīdī, kad šim zemniekam kaut kas nesanāks ar biznesu, tad tā zeme būs apgrūtināta ar šiem stādiem, kurus vajadzēs novākt nost. Un pēc gadiem 15 tur būs tāds kārtīgs krūmu audze, kuru ir jāsaprot, kāda būs mūsu nākamā iespēja to darīt. Nezinu, šobrīd ļoti jādomā par to, kā mēs... Varbūt līgumā var paredzēt, ka mēs, ja tas pieņemsim, ja līdz tam nonāk un to līgumu slēdzam, ka tā zeme ir tad līdzīgi, man liekas, citos līgumos jau arī drusku par to uzturēšanu un tam līdzīgi un kādā stāvoklī jāatgriež. Iespējams, tas ir paredzēt noteikti, kaut kādas izmaksas tam, ja to dara pašvaldība pati. Tas ir noteikti tā. Arī paredzam šobrīd, ka ir jānodod tādā pat stāvoklī, kā saņēma. Tas tā vajadzētu būt, bet, protams, pienākot šādām situācijām ir grūti to izkontrolēt un izdarīt. Un vēl viena lieta, šīs samaksa šobrīd 77 eiro par hektāru, vairs īsti adekvāta nav. Tā brīvajā tirgu viņa jau ir lielāka. Es nezinu, varbūt tad ir jāparedz, ka katru gadu mainam, pārvērtējam, cik mums izmaksā, vajadzētu varbūt līdz sēdē pavērtēt, cik mums izmaksā šī vērtējuma iegūšana. Kādreiz Varakļānu novadā mums arī bija šāda pati prakse, kad bija kopējais vērtējums pagasta robežās, bet mēs vēl pielietojām katram zemes gabalam klāt korekciju, ņemot vērā piekļūstamību, meliorāciju, apaugumu, konfigurāciju un platību. Jo tas ļoti atšķiras. Ir zemes gabals, kurš būs hektārs un pie purva kūdra, kura nevienam nav vajadzīga pat par 70 eiro hektārs. Un ir lauksaimniecības zeme, kur būs 20 hektāri vienā gabalā, kur šobrīd tai cenai vajadzētu būt, es ticu, ka pārpa 200 eiro par hektāru. Tā ka es nezinu, varbūt vajag domāt vēl vienlaicīgi arī par šo vērtību. Un šeit arī ņemot druscīt vēl vienu minūti, tad no tāda pašvaldības apsaimniekošanas viedokļa zemes, tad varbūt ir jādomā, ka, ja mēs zinām skaidri, ka 20 gadus mums šī zeme pašvaldībai nav vajadzīga, tad varbūt ir jālemj tomēr par pārdošanu. Es nezinu, te lemjams visiem kopīgi domājums jautājumu. Vērtēšanas nosacījumi mums arī, Māri, tādi paši, neko jaunu tu mums neizstāstīji. Ja es paskatos, tie gabaliņi īstenībā nav nemaz tik lieli. Varbūt tiešām var palikt pie standarta zemes nomas līguma, kas mums ir 10 gadi, un priekš Ladā ar to visu ir pilnīgi pietiekoši. Viedokļi vēl, kolēģi, lūdzu. Un būtībā jau mēs tik un tā līdz šim pārslēdzam līgumus, ja ir saistības visas pildītas. Tad tas zemnieks jau īsti ne ar ko viņš neriskē, izņemot to, ka mēs šobrīd tā kā dodam ļoti lielu privilēģiju attiecībā pret citiem, ja mēs šobrīd lemjam par šādu lēmumu. Tas līgums jau automātiski pagarinās principā. Automātiski nepagarinās, bet ja abas puses ir mierā, mēs noslēdzam uz jaunu termiņu, jaunu līgumu. Un arī esošā līgumā ietvaros mums ik pēc 6 gadiem ir tā kā pienākums pārskatīt nomas maksas apmēru. Manuprāt, ka nevajadzētu laust to visu sistēmu, kas mums šobrīd ir. Tas tīri priekš visiem pārējiem, lai visiem ir saprotams. Jo pareizi jau saka, ja vienam noslēgsim, tad citi arī sāks domāt un skriet, un tad būs visiem sistēma jāmaina. Es nezinu, bet es tā kā laikam būšu pret.
Nu, man varbūt priekšlikums, tas nomas līgums, kurš beidzas te jau pēc gada, varbūt tam mēs varam izdarīt tādu izņēmumu, ka viņu šobrīd pārslēgt uz nākošajiem 10 gadiem, ja viņam zemniekam gribās tādu varbūt tādu pretīmnākšanu izdarīt. Jā. Sandi, tu vēl gribēji piekomentēt? Jā, es tikai gribēju piekomentēt, Māris minēja par to atsavināšanu. Lemjošajā daļā ir arī punkts iekļauts, ka pašvaldība brīdinot 1 gadu iepriekš var līgumu vienpusējā kārtā izbeigt, lai organizētu zemes vienības atsavināšanu. Tas lemjošajā daļā bija paredzēts, tikai to gribēju vēl piekomentēt. Bet tur ir izsola jebkurā gadījumā. Bet, ja apstāda stādījumus, tad es domāju, ka tas ir vēl lielāks risks tam zemniekam nekā terminēts līgums. Ja mēs šodien nobalsojam tagad pret, tad tas lēmums neaiziet nekur. Varbūt mums varētu būt priekšlikums ielikts, ka mēs tos 10 gadus tam īsajam ieliekam to termiņu. Jā. Mēs viņu formējam kā oficiālu priekšlikumu vai palabojam šobrīd, Evija, kā mums labāk darīt? Lai vienkāršāk tad palabojam to līgumu, kurš tagad beidzas, pārslēdzam uz tiem 10 gadiem un lai cilvēks tur strādā. Jā. Jo tas precedents var būt interesants. Mēs iepriekš esam, manuprāt, divi lēmumi, kur mēs slēdzām garākus termiņus, bet tie bija uz meliorācijas projektiem, kur zemnieki ieguldīja ļoti lielas Eiropas naudas pašvaldības zemes meliorācijās. Principā es aicinu viņu virzīt uz domes sēdi. Detaļas lēmuma projektā tad vēl ar nekustamā īpašuma meitenēm noprecizēs, bet to vienu līgumu mēs viņam paliekam uz 10 gadiem, tam otram termiņš vēl bija garš. Aicinu ar šādiem nosacījumiem virzīt uz domes sēdi. Gunārs? Balsojumu slēdzu. Par 7 pret atturās nav. Paldies, Sandi. Par nekustamā īpašuma Ozolis Ausnējas pagasts Madonas novads atsavināšanu. Elita vai Ļena? Nē, Ļena atbildinās. Tā ir bijis ierosinājums no fiziskas personas atsavināt nekustamo īpašumu Ozolis Ausnējas pagastam. Tā kā īpašums tika jau noreģistrēts zemesgrāmatā, bija nepieciešams izstrādāt zemes īrniecības projektu, un projekta izstrādes laikā tika nodalītas zemes vienības un ēkas, kas ir tā kā pašvaldībai nepieciešamas funkciju veikšanai, un pārējais viss tika apvienots vienā īpašumā. Ozolis Ausnējas pagasts, kur ir 2 zemes vienības 4,3 hektāru platībā, un uz kurām atrodas 2 administratīvās ēkas un viena nedzīvojama ēka Šķūnis. Un ir veikta īpašuma novērtēšana par 14 600 eiro. Un sagatavot lēmuma projektu atsavināt nekustamo īpašumu, rīkojot elektronisko izsoli ar augšupējošu soli un noteikt izsoles sākumu 14 600 eiro. Jautājumi par šo darījumu aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 7 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma stacijas iela 5A Ērgļi pagasts Madonas novads atsavināšanu. Ļena, turpini lūdzu. Jā, šeit arī bija fiziskas personas iesniegums nodalīt mazu zemes gabaliņu, jo tie īpašumi nevarēja, tie fiziskas personas īpašumi bija ļoti maza daļa, var sakot, iebraucamais ceļš viņai bija ļoti mazs, un līdz ar to tika veikts zemes ierīcības projekts, un projekta ietvaros tika izveidota zemes vienība 318 kvadrātmetru platībā, bet tā kā mēs īpašumu varam pārdot tikai izsolē, tad ir sagatavots lēmuma projekts,
Atsevināt nekustamo īpašumu stacijas iela 5A, rīkojot elektronisko izsoli un noteikt izsoles sākumcenu 500 eiro. Verglēnieši piekritīs šim darījumam. Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Aivis Mitenieks, Egils Bērziņš. Balsojumu slēdzam. Pār 6 rakstiski un Egils mutiski par ar roku. Paldies. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 1844 Varakļāni Madonas novads nostiprināšanu zemes grāmatā un nodošanu atsevināšanai. Karīna. Ir Karīna. Ir Karīna. Prieks tevi dzirdēt. Šoreiz tikai dzirdēt, jā, mēs dzīvoklī saņemts ir īrnieka iesniegums ar lūgumu atsevināt dzīvokli, kuru arī šī persona ilgstoši īrē. Dzīvoklis 54,3 kvadrātmetru platībā. No pārvaldes puses piekrītu atsevināšanai, arī komunālo maksājumu parādu nekādu nav un sagatavots līdz ar to lēmumu projekts nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to īrniekam un attiecīgi tālāk jau organizēt īpašuma novērtēšanu. Aicinu atbalstīt. Atbalstam īrnieka vēlmi. Virzam uz domas sēdi. Balsojumu slēdzam. Par 7 pret atturās nav. Karīna turpina stāstīt par dzīvokli Varakļānos, Fabrikas ielā 3-8. Jā, arī ir saņemts īrnieka iesniegums ar lūgumu atsevināt dzīvokli, kuru šī persona arī ilgstoši īrē. Dzīvoklis 47,9 kvadrātmetru platībā. No pārvaldes puses arī piekrītam atsevināšanai un sagatavots lēmumu projekts nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to īrniekam un attiecīgi arī šobrīd organizēt īpašumu novērtēšanu. Aicinu virzīt uz domas sēdi. Balsojumu slēdzu. Par 7 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu dārzu iela 5-6 Varakļānos nodošanu atsevināšanai. Karīna. Arī saņemts īrnieka iesniegums ar lūgumu atsevināt šo dzīvokli, kuru īrnieks arī ilgstoši īrē. Dzīvoklis 70,6 kvadrātmetru platībā. No pārvaldes puses piekrītam atsevināšanai un lēmumu projektiņš sagatavots nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to dzīvokļu īrniekam un tālāk jau organizēt šobrīd novērtēšanu. Aicinu atbalstīt īrnieka vēlmi. Virzam uz domas sēdi. Balsojumu slēdzam. Par 7 pret atturas nav. Par nekustamā īpašuma Pils iela 1833 Varakļānos nodošanu atsevināšanai. Karīna. Šajā gadījumā 25. gada novembrī ir pieņemts domas lēmums nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to dzīvokļa īrniekam. Dzīvoklis 55,4 kvadrātmetru platībā. Šī gada jūlijā veikta īpašuma novērtēšana un noteikta tirgus vērtība 5100 eiro. Šobrīd sagatavots lēmuma projekts apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu, šos 5100 eiro, un pārdot to īrniekam. Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Aiviņ. Balsojumu slēdzu. Par 7 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu Kosmonauta iela 1333 Varakļāni Madonas novads nostiprināšanu zemes grāmatā un nodošanu atsevināšanai. Saņemts īrnieka iesniegums ar lūgumu atsevināt dzīvokli,
kuru īrnieks ilgstoši īrē, dzīvoklis 53,7 kvadrātmetru platībā. No pārvaldes puses piekrītam atsevināšanai, un lēmuma projektiņš sagatavots nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to dzīvokļu īrniekam un šobrīd organizēt īpašuma novērtēšanu. Aicinu atbalstīt. Virzam uz domes sēdi. Egīla. Balsojumu slēdzu par 6 sistēmā. Egīls ar roku teica par. Paldies Karīnai par ziņojumiem. Turpiniet pūsties atvaļinājuma laikā. Par dzīvokļu īpašumu Krasta iela 16.1 Lubāna Madonas novads nostiprināšanu zemes grāmatā un nodošanu atsevināšanai. Tālī, lūdzu. Labdien! Tātad mums arī līdzīgs stāsts. Pašvaldībā saņemts īrnieces iesniegums ar lūgumu atsevināt dzīvokļu Krasta ielā 16, kur ilgstoši īrē. Pārvalde piekrīt atsevināšanai. Šeit gan neliela piebildīta, ka īrniekiem ir izveidojies komunālo maksājumu parāds un īrniece ir brīdināta par parādu saistībām. Lai virzītu tālāk šo jautājumu, tātad nepieciešama dzīvokļa ierakstīšana zemes grāmatā, novērtēšana, un tad jau būs nākamais lēmums par atsevināšanu. Lūdzam atbalstīt un virzīt. Un virzam uz domes sēdi, bet pasakojam līdzi, lai līdz atsevināšanas brīdim parāda saistības nokārtotas. Jā, protams. Gils ir iesalis. Balsojumu slēdzu par 6 pret atturās nav. Egīls atsala. Tu dzirdi mani? Egīls nenobalsoja. Par dzīvokļu īpašumu Klānu iela 18.1 Lubāna Madonas novads nostiprināšanu zemes grāmatā un atsevināšanu rīkojot izsoli. Jā, uz esošo dzīvoklī tādas saņems iesniegums no fiziskas personas ar vēlmi iegādāties. Tas ir nelabi iekārtots vienistabas dzīvoklis, ļoti sliktā stāvoklī, 25 kvadrātmetru platībā. Un vēlmi izsaka blakus dzīvokļu īpašnieks, tā kad pašvaldībā pārvalde piekristu un ir nepieciešams tātad šo dzīvokli ierakstīt zemes grāmatā, veikt novērtēšanu un tad jau virzīt uz nākamā sēdi atsevināšanai. Jautājumi, komentāri. Aicinu virzīt uz domes sēdi. Balsojumu slēdzu. Sistēmā par 6 Egīls ar roku balsoja par. Par nekustamā īpašuma Parka iela 10.7 Lubāna Madonas novads atsevināšanu rīkojot izsoli. Tāli. Šā gada janvārī tika pieņemts lēmums par atsevināšanu īpašumā. Īpašums ir novērtēts, tirgus cena noteikti 800 eiro vērtībā un lēmuma projektiņš tātad būtu veikt nekustamā īpašuma izsoli. No sākuma cena 800 eiro. Veidot izkārt, tātad organizēt nekustamā īpašuma izsoli. Elektroniskā izsole tātad. Cena diezgan liela, tur īstenībā tāda kā garāža apakšā. Tie vērtētāji diezgan lielas ciparas īstenībā nosaka vadiem īpašumiem. Bet, jācer, ka nopirks, jā. 800. Bet tas nav dzīvoklis, viņš arī ir neformēts kā dzīvoklis, bet īstenībā tāds pagrabstāvs, tā kā garāža tur tikai. Bet, It kā jau arī te 800 par īpašumu Lubānā, manuprāt, nav pārāk daudz, bet labi, skatīsimies, kas notiks. Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 7 pret atturas nav.
Paldies Tālim par ziņojumiem. Par dzīvokļa nostiprināšanu zemes grāmatā. Ļena? Tā mums ir viens dzīvoklis Veidenbauma ielā 1, kas ir pašvaldības bilancē uzskaitīts un ir uzsākts process par piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izteikšanās likumā ietvaros. Un, lai tālāk visu procesu virzītu, nepieciešamā mūsu pašvaldības dzīvokļa reģistrēšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu un sagatavots lēmuma projekts nostiprināt zemes grāmatā kā patstāvīgu īpašumu dzīvokļa Veidenbauma ielā 1A. Lēnām reģistrējam savus īpašumus. Aicinu virzīt uz domes sēdu. Balsojumu slēdzu. Par 7 pret atturas nav. Par rezerves zemes fondā ieskaitītajām zemes vienībām Ļaudonas pagastā Madonas novadā. Ļena? Jā, ir saņemts no Ļaudonas pagasta pārvaldes ierosinājums nodot atsavināšanai 2 zemes vienības, kas ir ieskaitītas rezerves zemes fondā. Viena zemes vienība 0,4 hektāru platībā un otra 0,34 hektāru platībā. No pārvaldes sapratu, kad ir bijis izteikts mutisks ierosinājums no zemnieka, kas viņš jau apsaimniekotās zemes, un viņš vēlētos viņas iegādāties. Un sagatavots lēmuma projekts ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs, rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, noreģistrēt viņas zemes grāmatā un pēc tam novērtēt un virzīt jautājumu domu par īpašumu atsavināšanu. Aicinu virzīt uz domes sēdi. Egīla. Balsojumu slēdzu. Par 7 pret atturās nav. Paldies par ziņojumu. Lemjošie jautājumi ir izskatīti, 2 informatīvi jautājumi un abi ar nepārāk pozitīvu noskaņojumu. Tad varbūt jau esat dzirdējuši, kad jau diezgan labu laiku agresīvas sarunas izvedam ar mūsu poligonu, kas ir dziļā vāda, konkrēti apsaimniekotāji mūsu SPAO. Un lielākais klupšanas akmens uzņēmumam ir dalīto atkritumu apsaimniekošana. Vienu brīdī šķirošanas angārs tepat pie mums Augu ielā, kas ir poligona īpašums, bija jau tik tālu aizbērts, kad vairs durvis bez maz vai nevarēja aizdarīt ciet. Finālā pagājušajā nedēļā mums atnāca vēstule no SPAO, kad par dalīto atkritumu transportēšanu viņiem piestādīs rēķinu 44,84 eiro bez PVN par tonu. Šķiet pilnīgs marasms no uzņēmuma puses, jo dalītie atkritumi ir tas stāsts, kas tā kā aiziet otrreizējā tirgu, un tas tā ir pati motivācija atkritumu šķirošanai un dalītai vākšanai. Šobrīd sanāk tā, ka mums par to visu vēl būs jāpiemaksā. Palūdzām namsaimniekam izdarīt secinājumus, bet parēķināt, kādu ietekmi var atstāt uz tarifu šis stāsts, jo likumdošana paredz to, ka visi izdevumi, kas saistīti ar dalīto atkritumu vākšanu, ir jāsadz no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa. Un tas provizoriskais aprēķins, ja tiešām tā aiziet un mums par dalīto atkritumu vākšanu poligons pieprasīs minēto summu, tad mums sadzīves atkritumu tarifs var paaugties gandrīz līdz pat 1 eiro par kubikmetru. Diskusijas ar poligonu mums turpinās. Tāpat ir diezgan neauglīgas diskusijas ar mūsu kolēģiem pašvaldībām, konkrēti ar Aizkraukles novada pašvaldību ir vissāpīgākais stāsts. Aizkraukle ir kopā ar Madonu un Jēkabpili poligona īpašnieki. 2 gadus atpakaļ atkrituma apsaimniekošanu Aizkraukles novads palaida brīvajā tirgu.
iepirka operatoru. Pati par sevi šī darbība nav peļama, viss tas ir baigi normāli, bet iestājās cita problēma, jo operators ir Ekovide Baltija. Un aizkrauklē savākti atkritumi nenonāk poligonā dziļā vāda, bet aizbrauc prom uz gētliņiem. Un tas viss ir rezultējies ar to, kad poligonam dziļā vāda apmēram par 30% ir samazinājies apstrādājumu atkritumu, sadzīves atkritumu apjoms. Un visas izmaksas aiziet uz Jēkabpils un uz Madonas iedzīvotāju rēķina. Un pēdējā dalībnieku sapulces protokolā pats poligons ir nosaucis ciparu, kas ir, ja manījā poligons ievērojami pacēla noglabāšanas maksas, tad šīs aizkraukles daļas iztrūkums mums katram iedot papildus 8 eiro par noglabājumu tonu. Ir ļoti slikti mums tai poligonā. Šobrīd neredzu pat risinājumu, kā mēs no tās bedres varam izkļūt. Gribējās informēt kolēģi par situāciju. Kādi varbūt būtu jūsu šobrīd viedokļi, ieteikumi? Aivi. Tur tā fiksēto izmaksu bāze ir tik liela, vai kāpēc tas tur tā veidojās tik ļoti liela tā atšķirība, ja tas viens dalībnieks izkrīt? Ja runā par dalītajiem atkritumiem, poligons nav spējīgs šeit sašķirot viņus, viņš viņus arī ved uz Rīgu, un tās ir transportēšanas izmaksas it kā līdz Rīgai. Ja līdz šim mums bija kaut smieklīgu naudu, bet samaksāja par šiem dalītajiem atkritumiem, tad tagad mēs esam pilnīgi pretējā situācijā nolikti, ka par dalītajiem atkritumiem nevis mums samaksā kaut vai smieklīgu naudu, bet mums ir jāpiemaksā, ka no mums viņus aizved. Vārds sakot, beigās atkritumi tāpatās nonāk Rīgā, tikai atšķirība ir tā, ka dēļ tā mums daļai piedarošā starpnieka, tad veidojās tam uzcenojums. Jā. Piedodiet, es esmu aizmirsis Ekovide Baltija, vai kas bija tas uzņēmums, kur arī mēs esam nedaudz dalībnieks? Tas ir ZAO, tas ir CES. Okay. Es nezinu, pirmā sajūta ir tāda, ka ar biznesu arī mēdz reizēm neizdoties. Iespējams, ka mums jau ir interesi spēt nodrošināt to pakalpojumu pēc iespējas labākās izmaksās. Man šķiet, jau ir daudz kaut kur tās diskusijas arī bijušas, ka tie atkrituma apsaimniekotāji diezgan to presingu jau uzstājas uz tiem vēl neatkarīgajiem dzīvi palikušajiem atsevišķiem uzņēmumiem, un tas monopols diezgan liels veidojās. Tāda mana pirmā sajūta, ka iespējams, ka tad tā arī ir, kad vāda vairs nekad nespēs būt konkurētspējīga, un tad jautājums, vai mums jābūt kopā ar, vai mums arī vai mums nav jāiet aizkrauklas ceļš. Tas ir tāda pirmā sajūta šito dzirdot. Bet nezinot, man liekas, veseli kaut kādas detaļas visticamāk jau nezinot. Atkritumu savākšana ir viena opcija, noglabāšana ir otra opcija, bet baigi varbūt brutāli izklausās, bet man arī ir radusies sajūta, kad mūsu dziļo vādu, jeb SPAO privātie presē sev zināmā virzienā, lai viņus vispār izēstu no tirgus ārā. Bēdīgākais priekš mums jau ir tas, ka mēs esam tā uzņēmuma dibinātāji bijuši pirms daudziem gadiem, un mums ir arī vēl kaut kāds galvojums palicis uz uzņēmuma kredītsaistībām. Ja tas uzņēmums pārstāja eksistēt, tad arī aizkraukla šī gadījumā nav no tā atbrīvota. Bet ar kādu galvu viņi domāja šo izdarot aizkraukli? Viņa arī ir īpašnieks. Kā viņi šitā varēja izrīkoties? Vienkārši dēļ cenas? Pat nav īstas motivācijas. Sarunās viņu atbildē mēs dabūjām iedzīvotājiem dažus centus lētāku savākšanas tarifu, bet tas ir uz mūsu rēķina pagaidām. Baigi sīvēni. Mēs jau principā esam arī tā kā ar ministrijām mēģinājuši runāt, jo
Ir jau valsts nostādījums ap katru no šiem poligoniem, tika veidots tehniski ekonomiskais pamatojums, rēķinātas kaut kādas potenciālās atkritumu masas, lai šis poligons varētu dzīvot, un tāpēc tam atkritumam ir jābrauc uz to poligonu. Bet ar šo rīcību aizkraukle arī ir pārkāpusi to, ko valsts normatīvs tagad saka, kad aizkraukles atkritumiem ir jābrauc pilnā apmērā uz dziļo vādu. Operatori viņi var iepirkt da jebko, vienalga, kurš var savākt, bet tas savāktais ir jāaizved tur, kur viņš ir jāaizved. Patreiz visas šīs sarunas un diskusijas vēl turpināsies, arī Agris tūlīt būs atpakaļ no atvaļinājuma, vēl tur, tas ir politiķu līmenī jārisina. Ir ļoti regulāras dalībnieku pārstāvju sanāksmes dziļajā vādā, kur mums Uģis pārstāv, bet te ir bišķi tagad arī lielākiem spēkiem jāiesaistās. Šis ir tāds signāls, ja arī mums tiešām piemēros šo dalīto atkritumu savākšanas maksu, mēs būsim spiesti celt parasto sadzīves atkritumu tarifu. Klausies, Aigar, varbūt uzdot Evitai un juristiem apskatīties to līgumu, vai mēs nevaram juridiski griezties, ņemot vērā to, ka mēs esam akcionāri, mums ir kaut kāds akcionāru līgums, vai viņi nav pārkāpuši kaut kādus līguma nosacījumus, ka viņi tā nedrīkstēja nemaz darīt. Un tad vienkārši ātri uz tiesu. Evita ir, skatos, vismaz rakstiski redzu, kad tu dzirdēji, Evita, šo Andra komentāru. Jā, labdien, pa pusē kaut ko dzirdēju. Tur man jāpārliecinās, tā bija akciju sabiedrība vai SIA? SIA. Jā, tur mēs esam vairākas pašvaldības dibinātāji, es saprotu. Šobrīd mēs esam palikuši 3, Madona ar 33%, aizkraukle ar 33% un lielākais kumos ir Jēkabpilī. Nē, tā kapitāla sabiedrība jau droši vien dibināta ar kaut kādu noteiktu mērķi, vai ne? Jā, līdz ar to ir pārkāpts mērķis, ja viņi ir atdevuši tos atkritumus vest uz Rīgu un atdoši atkritumus citam operatoram. Man liekas, ka tur juridiski pārkāpums varētu būt kaut kāds. Nē, tie pamatdokumenti droši vien kā jebkurai kapitāla sabiedrībai ir statūti, tur droši vien nodefinēti tie veidi, ar ko kapitāla sabiedrība nodarbojas, bet tad ir jāpārliecinās un jāskatās pārējie dokumenti, vai ir kaut kādi līgumi slēgti savstarpēji pašvaldībām vai kaut kas, uz kā mēs varam balstīties. Man gan māca šaubas par to. Bet, ja ir kaut kāds normatīvais regulējums pārkāpts, tad mēs kā dibinātāji mēs varam vērst uzmanību un griezties pret aizkraukles pašvaldību ar lūgumu skaidrot šīs rīcības un kādu ietekmi tas atstāja uz pārējiem dibinātājiem. Kā jau minēju, pēdējā dalībnieku sapulcē ir izskanējis skaitlis 8 eiro uz 1 tonu, kas mums ir pa virsu šobrīd, kura būtu mazāks noglabāšanas tarifs, ja aizkraukles atkritumi braukt uz dziļo vādu. Pieļauju, ka nekāda tāda dokumenta, kur dibinātājas pašvaldības ir vienojušās, kad viņas vedīs atkritumus uz dziļo vādu, nav, bet ir atkrituma apsaimniekošanas likums un tur ir nodefinēta atkrituma apsaimniekošanas reģioni. Un tur ir pateicis, uz kurieni ir jābrauc katras teritorijas atkritumiem. Principā aizkraukle šobrīd pārkāpj likumu. Viņi pārkāpj likumu nevis tajā sadaļā, kad viņi iepirka operatoru. Tik tālu viss ir kārtībā. Tur nevar viņiem neko pārmest. Bet tās Ekovide Baltijas aizkrauklē savāktajiem atkritumiem ir jābrauc nevis uz Getliņiem, bet uz dziļo vādu. Bet, es domāju, ka tur viens vēl parasti jau bez statūtiem arī vēl tas dibināšanas līgums varbūt tās ir tādā, ir kaut kādas ratrunas bijušas. Un ja visticamāk, tur arī bija piesaistīta kaut kāda Eiropa fonda nauda vai vismaz valsts finansējums, un iespējams jau tur arī ir kaut kāda saistoša nianses par to, ka apņemās tās pašvaldības tur to vest. Māris arī bija akcionārs vienu brīdi tajā pasākumā. Jā, es drusku varētu arī piekomentēt. Šobrīd droši vien, ka ir jāpārbauda, kā ir mainījusies likumdošana, bet diezgan pasen atpakaļ Varakļānu atkritumus vedām uz Rēzeknes pusi, uz Skrižauniekiem.
kur bija tarifs uz pusi lētāks, ceļš aptuveni tas pats, drusku varbūt kāds kilometrs mazāk. Mums no varam ministrijas bija aizrādījums, ka plāns, atkrituma apsaimniekošanas plāns skaidri un gaiši pasaka, no kuras teritorijas uz kuru poligonu ir jāved. Un tur nemaz nedrīkstēja, un tad mēs bez sankcijām pārkvalificējāmies un sākām vest uz dziļo vādu, kur uzreiz bija par trešdaļu dārgāks tarifs mums, bet nācās vest tik un tā. Aigar, vai mēs nevaram uz ZAO vest, kur mēs arī esam akcionāri? Te ir, zini, kas ir, te ir tas, ko Māris piesauca, atkrituma apsaimniekošanas plāns. Un tai plānā mūsu valsts ir pateikusi, uz kurien ir jābrauc mūsu atkritumi. Es tevi ļoti labi saprotu. Nu, ja aizkraukle mūs uzmeta, tad mēs ejam arī savu ceļu. Nē, nu tikai te jāsaprot, izdevīgāk. Ka tas uzņēmums tāpat ir kopējais, un mums viņš arvien sliktāk viņam paliks, ja mēs viņu apdalīsim. Domāju, ka kaut kāds racionāls jāmeklē risinājums. Tā skaitā ar aizkraukli, nezinu, jāsauc viņi ir. Nu jā. Iespējams, aizkraukotai savā līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju nebija kaut ko nodefinējuši līdz galam savā iepirkumā par to, kur tie atkritumi jāved. Iespējams, viņi tur arī kaut kāda ķīlnieka lomā. Pieļauju, ka jā, bet visvairāk grēko ar to, ka šķirotos atkritumus drīkst vest jebkur. Tas bija šķirotos atkritumus drīkst vest jebkur, un tāpēc viņi pamato ar to, ka tie visi ir šķiroti, ko viņi ved projām. Bet aizved arī nešķirotos. Nezinu, jā, tur jāskatās precīzāk. Nu jā, šodien mēs atbildi nedabūsim, vienkārši gribējās, lai jūs esat lietas kursā par to situāciju, kas šeit veidojas. Tad mūsu uzņēmumam pārmest par absolūti nav ko, viņš godprātīgi un normāli pilda savas funkcijas, bet arī nešķirotie atkritumi tos, paldies Dievam, dziļā vāda vēl aizved, ar tiem viss tur notiekās. Tas, ka tas tarifs ir viens no lielākajiem republikā šobrīd dziļajai vādai, bet sitiens zem jūstas vietas tagad bija par dalīt savāktajiem atkritumiem. Bet turēsim jūs lietas kursā, kā mums te tās visas sarunas un cīņas notiekās. Jo, ja nebūtu mums galvojums tajā uzņēmumā, mēs tur esam vēl, nezinu, tur finanšu nodaļa varbūt var pateikt, par kādu summu mēs vēl esam galvotāji, tad tā situācija būtu daudz vienkāršāk risināma. Bet, ja tas uzņēmums iet uz burbuli un bankas mums kā galvotājiem atprasa naudu, tad tas arī nezinu, vai būs baigi skaisti. Viņi arī pat aizkraukli negribētu tādu situāciju. Bet, jā, es domāju, ka primāri droši vien aizkraukle ir, jā, kas ir tā kā pirmais rīcības scenārijs. Vienoties ar viņiem. Bet var jau būt, ka viņi, kā Evita saka, ir arī kaut kādā ķīlnieku lomā apzināti vai neapzināti. Jā. Labi, kolēģi, par šo parunājām. Un tad otrs stāsts ir Andris Balodis. Siltums mazliet sanervozējies, runājās. Laiku atpakaļ mēs tur ieguldījām palielus naudus lielākajā Madonas sadedzināšanas iekārtā, jeb katlamājā, kas ir Cesvainas ielā, sakārtojot gaisā iznešu kvalitātes rādītājus. Mazajās katlamājās tam tā kā uzmanība netika tik liela pievērsta uz mazajām katlamājām, kas ir Zābera iela un Augu iela. Tika ieguldījis uzņēmums šajos gados palielus līdzekļus pie katlu vadības modernizācijas atjaunošanas, kas pagājušajā gadā pabraukāja līdzi pa uzņēmumu un arī pamanīja to, ka kurtuves šobrīd ir vadāmas no vienas vietas un uz automātiku ir ļoti daudz finanšu līdzekļu ieguldīts, taču šoruden valsts vides dienests veicot katlamāju apsekošanu ir uzrakstījis diezgan nepārprotamus priekšrakstus par gaisa kvalitātes nodrošināšanu sadedzināšanas iekārtās. Tā ir skaitā arī mazajās.
Un šobrīd uzņēmums ir mazliet tā kā jāsaka sprukās, jo šī gada brīvie līdzekļi arī Augu ielas modernizācijā vadībā tika diezgan palieli ieguldīti. Un, principā par pienākumu šobrīd uzliktais pasākums sakārtot gaisa iznešu kvalitāti īsti tagad uzņēmumu nostāda pasliktā situācijā. Un tad lūgums būtu paskatīties, vai jūs būtu ar mieru, kad mēs varētu vēl no DRN šoruden piešpicēt uzņēmumu, lai šo situāciju sakārtotu abās atlikušajās Madonas kurtuvēs, tas ir Augu iela un Zāberu iela. Ja jūs kategoriski tam neiebilstat, tad palūgt uzņēmumam satāmēt šos ciparus, lai tad varētu konkrētāk tālāk runāt. Jautājums ir, kas tur vajadzīgs? Tie elektrofiltri vajadzīgi uzlikt? Es pat, Andrija, nezinu, man ir tas VVD valsts vides dienestā arī ziņojums, iet runa, ka mums tur ir neatbilstoši izneši, tur minētas vielas un kas tur iet gaisā, kas nedrīkst iet gaisā. Jā, bet redzi, tur bija kaut kāds maksimālais katla lielums, kad vajadzēja likt es tagad vienkārši neatceros. Elektrodaļiņu kaut kāds filtrs tas bija. Jā, mēs to uzlikām Cesvēnes ielas katlumājā un baigi mierīgi dzīvojām, kad uz tām mazajām tas netiecās, bet tagad ir valsts vides dienests atsaucies uz MK noteikumiem no 21. gada, pat numur 17 par gaisa piesārņojumu ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām. Un kad 27. gads ir tas, ka tas attiecās arī uz mazajām kurtuvēm, un kas vēl mums būs tajās kurtuvēs ir par reģioniem, par to vispār vēl domāt. Un tie noteikumi bija no 21. gada. Pa tām mazajām kurtuvēm. Ja, bet viņus pagarināja ieviešanu, tāpēc arī ir pienācis tas laiks. Un man liekas, ka Varakļānos arī būs tā pati problēma, bet šeit vienu nesen bija projektu konkurss, kur varēja tieši uz šiem pretendēt. Varbūt vajag painteresēties, vai nav doma, kā varētu atkārtot šos Eiropas projektus. Tu domā, mums kaut kur pie ministrijās interesēties vai kā? Es domāju, ka vai no CFLA paskatīties, kad beidzās iepriekšējā kārta, jo viena kārta bija šādām lietām, gadus 2 atpakaļ. Par cik bija atcelts šis termiņš bija pagarināts, tad Varakļānos mēs nestartējām, jo tur nebija īsti variantu. Tur pēc jaudām, man liekas, sanāca, ka tās lielākās varēja startēt vieglāk, tā kā punktus dabūt. Bet varbūt ir kaut kāds variants tikt Eiropas projektos iekšā. Labi. To vajadzētu pārbaudīt. Man liekas, ka mēs arī ar atbalstu dabujām tai iekārtai to elektrofiltru, uzlikām pie sevīm. Pagājuši gadu jau. Jā, pagājuši gadu. Un principā ir tā, ka mēs gājām caur Altumu, un Altums atbalstīja šitās lietas. Varbūt Altumā vajadzētu painteresēties, vai Altums ar pašvaldībām strādā. Man liekas, ka strādā. Šeit gan ir kapitāla sabiedrība, tas var būt pat ir plussā. Jā. Jo Altuma, man liekas, ka tā programma ir tāpat atvērta, tur vajag tikai painteresēties, vai tur šobrīd ir nauda, jo viņi jau kā programmu kaut kādu atver, tad tur tā kā nauda stāv un praktiski taisi raksti projektu un dabūja palīdzību. Jā, labi, paldies par priekšlikumiem. Māri, tu varbūt vari pamēģināt atminēties, kas bija tā aktivitāte, lai vieglāk būtu. Es pameklēšu, tagad no galvas nepateikšu, bet es pameklēšu kaut kad dienas laikā, paskatīsimies, pārunāsim. Jo, jebkurā gadījumā, man liekas, ka pareizāk būtu tomēr uzņēmumam pašam ieguldīties kaut vai ar papildus kaut kādām kredīta saistībām, jo tas ir tieši uz centrālu apkuri attiecināms un vai visiem iedzīvotājiem ir jāsadz izmaksas. Tā īsti nav pareizi. Nezinu, jā, protams, tās iespējas visām kapitāla sabiedrībām ir līdzīgas un nav viegla tā niša, bet šis ir tāds tieši ieguldījums
infrastruktūrā, kuru vajadzētu tā kā iziet cauri pašu kapitāla sabiedrību. Jā, ok. Tad paskatīsies, nodošu ziņu uzņēmumam, lai paskatās par šīm Eiropas daļām ar automu, lai pakomunicē, un varbūt, ja tev, Māri, rodās tā problēma, un tad varētu Finkomā vēl tālāk parunāt par šo tēmu. Pagaidām tad no manas puses viss, kolēģi. No mūsu puses arī. Paldies un tiekamies. Jā. Tiekamies. Uz redzi. Bez tām. Paldies, tā.